Vairākas Rēzeknes pilsētas skolas pašlaik pilda nevien bērnu čalas, bet arī celtniecības tehnikas radītais troksnis. Lai gan mācību gads jau sācies, renovācijas darbi izglītības iestādēs turpinās. Rēzeknes domas priekšsēdētājs uzsver, ka visi līguma termiņi tiek ievēroti un jau sākotnēji vairākas skolas nebija paredzēts pabeigt līdz 1. septembrim. Mēs dabūjam to finansējumu diezgan vēlu. Pēc līguma parakstīšanas finansējumu bija jāveic savu iepirkumu. To mēs arī ļoti ātros tempos, maksimāli ātri, pa 2 mēnešiem mēs paveicām iepirkumu, un jūlijā jau parakstīts līgums. Rēzeknes 3. vidusskolā tikko nomainīti radiatori. Līdz septembra beigām paredzēts pielikt jaunos apgaismojuma ķermeņus, savukārt ārsienu siltināšanas darbi tiks pabeigti tuvāko mēnešu laikā. Skolas direktori teica, ka gan bērni, gan viņu vecāki ir saprotoši, jo ieguvumi pēc darbu pabeigšanas būs pietiekami lieli, lai paciestu īslaicīgās neērtības. Mums vispār skolēni ir ļoti tādi atsaucīgi, pretīmējoši, tā ka mēs ar viņiem atklāti runājam, ka tas ir jāpacieš, tas ir visu mūsu labām un tas būs tiešām skaisti un labi, un man liekas, ka nav tādu problēmu. Ne no vecāku puses, ne no skolēnu. Vismaz mūsu skola nav dzirdēts, tiešām nav dzirdēts. Ja 3. vidusskolā darbi vēl sparīgi turpinās, tad 6. vidusskolas renovācija tuvojas nobeigumam. Palicis vien pabeigt fasādes krāsošanu, jumta siltināšanu un atsevišķu gaismas ķermeņu nomaiņu iekštelpās. Visi kabineti ir gaiši un skaisti un var strādāt, stundas notiek, un viens otram mēs netraucējam. Jo no paša sākuma, kad Latgales būves priekšnieki atbrauca, mēs sarunājam, kā no kurienes sākt, kā darīt, un tas viss grafiks, viss ir kārtība. Iekšdarbus būvnieki veic pēcpusdienās, kad bērniem darba cēliens jau beidzies, tāpēc skolēni ar celtniekiem sadzīvo labi un cits citam netraucē. Kad mēs mācāmies, mēs tā nepievēršam uzmanību tiem strādniekiem, jo mēs esam aizņemti ar mācībām. Un mēs gaidām, kad beidzot tas beigsies un skola būs skaista, un tad mēs varēsim priecāties par to. Stundu laikā viņi strādā klusi, tāpēc mums tikpat kā netraucē. Darbus steidzina nevien līguma termiņi, bet arī laika apstākļi. Tāpēc Rēzeknes skolēni un viņu vecāki var būt droši. Līdz ar augstuma iestāšanos renovācijas darbi tiks pabeigti un skolu ārsienas būs ietērptas jaunos, siltinātos un krāsainos mēteļos.